Arni, varbūt par optimismu tematu. Skaitļi tur tiešām bija tādi ļoti pārsteidzoši, bet man gribētu prasīt, kad aptauja tika taisīta? Martā. Šī gada martā, jā. Svaigi. Tad es no tiem cipariem, kas ir mūsu rīcībā, ko mēs te pētam un konkrēti DNB Latvijas barometrs, mēs katru mēnesi tur mēram, kā jūtās Latvijas iedzīvotāji, un citu starpā tur arī 2 parametri, kur mēs mēram, kā viņi redz nākotni, jā. Tad jāsaka, tā ir. Pēdējie gadi bija, un tas bija patiesībā līdz šī gada pavasarim, kad tam optimismam visu laiku bija tendence augt, kas, zināmā mērā, ir saprotams, ja, tas, ko minēja Kehra kungs, ja, kad atkal 2008. gadā, 9. tas pesimisms bija tik liels, ka viņš vienkārši dabīgi tik nevarēja ilgstoši būt. Cik ilgi normāls cilvēks var dzīvot tādā pesimismā? Vai viņam ir jānošaujās, jāielec Daugavā, vai jāatrod kaut kādu jaunu formulu, kā dzīvot, jā, un tad, teiksim, tas 2010. 11. gads bija, kur bija redzams, kā tie cilvēki atrod tās jaunās formulas. Un tad pagājušā gada vasarā jau zināmā mērā pat līdz pagājušā gada beigām, jā, kaut kur līdz decembrim, jā, bija tendence tam optimismam visu laiku augt. Man šķiet labā ziņa ir tāda, ka kopš šī gada sākuma ir atkal vērojams, ka tur tās līknes ir sākušas ripot atpakaļ. Un mēs nevaram runāt par to, ka mēs jau esam tādā ļoti dziļā pesimismā, jā, bet izskatās, ka ir atplūdi. Jo pētījums no pētījums mums rāda, ka tie indeksi iet uz leju. Kas nozīmē, ka jūs būtu taisījuši to pētījumu decembrī, tad iespējams, ka tur būtu vēl lielāki rekordi bijuši. Jautājums jālūdzu. Vai es pareizi saklausīju tēzi, ka labā ziņa ir, kas sāk gāzties lejā sabiedrības labais? Es pareizi saklausīju vai ne? Te ir tāds jocīgs paradoks, jā. Tas ir bankas uzskats vai jūs personīgais? Tas ir mans personīgais uzskats. Jo vismaz tas, ja es pats skatos tos indeksus, jā, kur zināmā mērā iet kopā ar mazumtirdzniecības apgrozījumiem, jā, kur redzams arī, ka viņi visu laiku kāpj mums, jā, tad tā brīžiem tam īsti nevar redzēt pamatojumu, kāpēc viņi tā kāpj, jā, jo tāpēc, ka tie iedzīvotāji ienākumi nemaz tik strauji nekāpj. Labi, mums publiskajā telpā Dombrovskis kungs stāsta par ekonomikas veiksmes stāstu, jā, un ir redzams, ka daudz to noticējuši un ņēmuši pa pilnu, jā. Un tiešām ir tā, kad ir kaut kāda uzņēmuma, kam ir tur tās lielās veiksmes, jā, bet tajā brīdī, ka mēs taisam arī uzņēmēju aptaujas, jā, redzams, ka tur tā situācija diezgan neviennozīmīga, jā. Tie, kas strādā uz eksportu, tiem izskatās, ka iet labi un tie ir optimistiski, jā. Tie, kas nestrādā uz eksportu, tur mēdz būt visādi, jā. Bet mazumtirdzniecība mums kāpj. Eksporta tirgi, es saprotu, grīļojās šobrīd, jā, tur drīzāk viss iet uz leju, bet mūsu optimisms par to, ka tur pēc tiem 5 gadiem būs te piena upes ķīseļu krastos, jā, ir vienkārši fantastisks. Citiem vārdiem, es tur redzu bīstamības, jā. Es tur redzu reāls bīstamības, tas, ko minēja Kehra kungs. Un šādā kontekstā, tas, ka tagad tie optimismi sākuši iet uz leju, jā, man šķiet, tas drīzāk varbūt pat ir labi, jā. Neskatoties, ka no otras puses tomēr ir mazliet skumji.